Šī diena ir pavisam savādāk nekā tai vajadzēja būt. Es sporta zālē nebija bijusi pāris mēnešus, tā kā kardio treniņš bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs. 40 grādus uz termostā, un es jūtos endorfīns. Tas mirklis, ka tu neatceries, kur tu esi nopirkojis savu mašīnu. Un šeit ir tāds jūtīgams skinny. Nu, čau! Sveiciens atpakaļ manā YouTube kanālā, kā arī sveiciens otrajā vlogmas sērijā. Es ļoti ceru, ka tu redzēji pirmo, ka tev tā patika. Un, kā es to minēju video sākumā, tad šī diena bija paredzēta pilnīgi savādāk. Mums bija paredzēts būt mūsu Ziemassvētku nedēļas nogales ceļojumā. Mums patīk decembrī doties uz dažādām Eiropas pilsētām, baudīt Ziemassvētku tirdziņus, svētku atmosfēru. Un šis gads nebūtu bijis izņēmums, bet, kā es to minēju pirmajā vlogmas video, tad Dāvis riktīgi saslima, viņš joprojām nav īsti līdz galam atguvies, un attiecīgi šo ceļojumu mēs vēl ilgi tā kā domājam, brauksim, nebrauksim, tā kā skatīsimies līdz pēdējiem mirklim, bet sapratām, ka tas nebūtu reāli, un viņam tiešām vajag laiku, lai atgūtos, lai atgūtu spēkus, lai viņš uz īsto svētku laiku, Ziemassvētkiem būtu atpakaļ ierindā, būtu spēcīgs un priecīgs, un jā, tāpēc mums šī nedēļas nogale izvērtīsies pavisam savādāk, nekā es to biju iedomājusies, un arī saturziņām likās cik skaisti tur būs sāfilmēt tos tirdziņus, visu, ko mēs garšosim, tā kā ļoti skaista vieta arī, valsts, kurā mēs vēl nekad arī neesam bijuši, bet es varbūt neteikšu, jo varbūt mēs turien aizbrauksim nākamgad, vai ne, tas tā intrigai. Bet jā, sporta zāle man tik ļoti palīdzēja, es biju tāda, laiks arī šodien, kā jau visu šo nedēļu ir galīgi palāks un neiedvesmojoši, man kaut kur ir spalva pie acis, sorry, es te cenšos saprast, kas un kā, bet sporta zāle, tie endorfīni, tas bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs, tā kā kustība vienmēr ir atbilde, kustībā ir dzīvība. Es jūtu nedaudz vairāk arī spēku, jo arī es biju apslimus un, godīgi sakot, tas vīrus bija tik riebīgs, ka tagad jau 2 nedēļas vēlāk man joprojām bija šī tiesnice, tāpēc es izklausos, varbūt bija šī, ka es runāju caurtāk, un galvas sāpes, un tā kā, kas man ir šausmīgi neraksturīgs, un tas sagrums, bet pēc tagad braukšu uz mājām, iešu dušiņā, ēdīšu pusdienas, un šis vlogums tiešām būs tāda reālā dzīve. Mums būs mājīgs, mierīgs, foršs vakars mājās, kur es jums arī pēc tam parādīšu, bet tagad uz mājām. Čau, jā, man dušā nebūs jāiet, vai ne? Skaties, ko mēs vakariņā sēdīsim. Wow, zaļas bumbiņas. Briseles kāpos man Dāvis ir prasījis tik ilgi. Es neesmu lielākais fans Briseles kāposiem, bet es domāju, ka šo receptē sanāks labi. Ātrās pusdienas. Un tad vēl es pielišu klāt no Tego adventas kalendāra šo te mazo riekstu krēmu ar kokosriekstiem. Tad vēl parasti pieliek arī saldētās ogas un pārpar ar sēkliņām, bet šoreiz šis būs tāds ātrais variants. Pusdienas ir pāsts, bet tagad man ir laiks sataisīties, tā kā 3, 2, 1, un es esmu gatava. Vai es katrā vlogmas video būšu depiņā? Visticamākais, bet man vēl vajag nopirkt pāris grozus, kurās sastādīt pavasara puķis, jau sastādīt tulpes, ielikšu bildīt šeit, man vajag tāds mazais grozs, domāju, pavasarī pārlikt uz kodiem. Cerams, ka sanāks mums kompozīcijas. Un, protams, vienkārši arī paskatīties kaut ko Ziemassvētku šeit. Lai iet
ātrais depo pols. Protams, ka zemīt. Protams, ka svētku sajūtā poinsetija. Man ļoti patīk šī krāsa, tā kā pārņa kombinācija. Tad groziņi puķītē. Tad piparkūku formiņas. Man gan īstenībā nevajadzēja, man ir ļoti daudz piparkūku formiņas, bet man vajadzēja tieši šādas tad maziņās, jo šogad gribu uztaisīt vienus cepumiņus un tik maz man nebija, tā kā būs papildinājums. Pelegrīno dzēriens mans mīļākais un depņām laikās 75 centi tikai. Kafija, Jasmīna tēja, if you know, par šo esmu daudz stāstījis. Lakto krējums, spils uz kodu mērci. Tu redzēji iepriekšējā vlogmas video, tad šo te mēs vienmēr liekam iekšā brapos, jo šī ir vislabākā, visgaršīgākā. Ūdercukurs šīvka cepumiem un vēl pošanas, jo tās arī depo ir par ļoti labu cēnu. Un tad vēl par dāvanu kartu. Šodien bija sadāvināts depo dāvanu kartes, kurām termiņš tūliņ beigsies, tāpēc es nopirku gaisa mitrinātāju, jo man ir šausmīgi savas sejasādi, un es pieņemu, ka tas varētu būt daļa apkurs sezonas, tā kā pamēģināsim šo te Adleri. Es gribu tagad viņu iestartēt, paskatīties, kāds ir šobrīd gaisa mitrina līmenis, jo dāvas skaits, ka mums rāda 57%. 53, jā. 53%, jā. Tas ir savs. It kā nav mums tik savs, tā kā es nezinu, no kurienes man tā supersausā sejasāde, jo man ir kombinētais sejasādes tips, tā kā pa ziemu riktīgi var to just. Bet pa vasaru atkal tieši pretējais, ka ir traukaina. Lūk, šāds te, laikās smuki pieskaņosies interjeram. Tas teņķos ir pirms malts, jā? Domā? Un kāds vienkārši ielikšu un saukšu. A little longer than a few minutes later. Kāpēc? Kas te līst? Piemēram, šī ir vienkāršākā ierīce, kur vajadzētu salikt, bet es jau 10 minūtes čakarājos, plus man tagad izlīja ūdens ārā. Ojej, nav erors vairāk. Paskatieties, jau pūšās, viss notiek. Kur es varu redzēt? Tā kā tas pirmais cipars bija tas, kurš 8,7 viņš rāda. Man liekas, viņš tur vienkārši slapš ir. Strādā. Kāpēc viņš rāda, ka tur ir 87%? Es nezinu, pieņem, tur kaut kur mitrums varēja iekļūt, bet, daudz bez tavas palīdzības es laikam nebūtu tikus galā. Labākais ieteikums un paskaties, varbūt instrukciju. Un tagad ir gan formulas laiks, jo šī ir izšķirošā kvalifikācija, pēdējais posms, gan arī vakariņu laiks. Un, kā es to minēju par dienu, tad es taisīšu brisels kāpostus, un tad vēl es pamēģināšu uztaisīt polentes. Biezputri, mēs nesen bijām Moldovā, un tur es ēdu vairākas reizes polenti, man ļoti iegaršojas, tā kā jāpamēģina uztaisīt mājās. Redzēsim, kā sanāk. Šogad ļoti interesants formulas noslēgums, jo pēdējā posmā izšķirsies uzvarētājs. Mēs esam par piastri, bet man liekas, ka Noris beigās vinnēs. Ko tu domā? Jā, es domāju, ka Noris vinnēs, bet gol piastri. Jā, gol piastri. Tagad Verstapens izskatās, ka paņems kvalifikāciju. Bāc, Noris priekšā. Un Leclercs ir kurš 5. jā? Tālāk, cik es saprotu, jāpievieno sals un pipari. Tad vēl arī olīveļi. Un tagad es visu samaisu. Un man vienmēr tieši šo metodi negribās, lai galīgi sasmērējās panis, tad no sākuma uzlikt folijas vienu lapu un tad uzlikt cepam papīru. Pēc tam nav jāmācās ar tauku dabūšanu no panas. Es likšu kāpos cepties 220 grādos uz aptuveni 15 minūtēm. Tagad galvenais ir salikt visus kāpostiņus šitā te otrādāk. Kamēr cepās kāposti, es sagriezīšu bekonu un sacepšu uz pannas. Zemiko. Un es pamēģināšu pielikt medu ar cerību, ka būtu nedaudz pakusējis. Šis būs eksperiments.
Paskatieties, cik tas smuki samaisam. Es jau sev uzliku pa lentu, bišķīt pa virs arī sviestu. Un Moldavā turklāt vēl lika kaut ko, man liekas, līdzīgi, tā kā biespiedam ar krējumu sajauktam un arī krējumu. Un vēl sieru arī būsim noteikti varat klāt. Nu, kāds tavs garšas tests? Interesanti, jā. Interesanti, nekad nav labi. Vienmēr saka, ja ir interesanti, tad īsti nav nekas labs, ko teikt. Nu, izskatās burvīgi. Aiziet mans garšas tests, es sākšu ar putru. Laikam bišķiņ pa daudz sāla esmu pielikusi, bet, nu, garšā diezgan līdzīgi tam, kur sēd Moldovā, tā kā es teiktu, ka tas ir panākums. Vismaz tāda interesanta. Interesanta alternatīvā pārējiem ēdieniem, kurš mēs ēdam, ne? Cita sastāvdaļa, jā. Kukurūza. Un tad aiziet mans brisels kāpostiņš ar bekonu. Es jau minēju, ka man brisels kāpos nav mīļākie, bet ar to bekonu un ar to balzamiku un to medus mērķis, ko es ar sataisīju, man liekas, ka ir labi. Pielkšu linku uz brisels kāpos receptu, ko es apskatījos tik tā kā pēc kursas taisīju, tā sakot. Mūsu no galda nekad nedabū nekādu ēdienu, bet ir viens izņēmums, un tas ir kefīrs. Katreiz, kad es dāru kefīru, es ņemu dod arī izlaizīt krūvis vai glāzi. Un tā kā paskatieties uz tām sējiņām, lūdzu. Tur reāli kautiņš pārēs par to, kur tiks klāt. Lēnām, nu ņem Deizītu arī. Advents kalendāra laiks. Aurā, Deizī, kas te ir? Principā viņām vienīgām mēs sakojam līdz katram lodziņam, jo viņas tiešām katru dienu to pieprasa, bet tātad šodien ir 7. 6. Ok, tad 6. lodziņš mums ir šeit. Tas veselīgi. Deizī, pagaidi. Wow! Te ir mikslis ar dažādiem gardiņiem iekšā. Vai arī tur būtu vienkārši sakrituši dažādi, visticamāk. Mums ir lēnām. Tad mums ir mikslis. Jā, sēžam. Augšā. Jūs uzreiz. Malices. Tagad nu? Malice. Ļoti laba. Lūdzu. Naurim tu arī grib pamēģināt. Tagad nu. Gandrīz. Ej, Aura. Tagad nu. Nu, tas jau skaitīsies, vai ne? Lūdzu. Paga. Auriņai. Lūdzu. Tad pēdējo komandu būs atstāja. Atstāja. Ņem. Malices. Miku. Nāc. Ir viens milzīgs gabals. Kāpēc? Griez mazākos gabaliņos, bet man nav nejausmas, kas tas ir. Tā Mikijs jau man te dejo. Smaržo pišķiņ tā kā šokolādi, bet, nu, diez vai, es nezinu. Bet, jā, smaržo ļoti labi, vai ne? Nu, Mikiņ, parādi. Augšā. Malicis. Lūdzu. Miku. Jā, malicis. Lūdzu. Te ķepu. Malicis. Lūdzu. Turpinās vēlāk ar tējas advents kalendāru. Mēs jums 6. cipariņu, lai būtu viss pēc datumiem. Tā Auruks jau mēģina izgrozties cauri advents kalendāriem. 6. piramīda, kur es pēc tam attaisīšu vaļā. Un tur arī saliksim, protams, puzli pēc tam pielētas. Tad vēl advents kalendāriem ir pievienojies jaunums no Douglas. Man ir 2 Douglas advents kalendāri, jo man bija laimīgā loza Douglas Ziemassvētku pasākumā. Un es izvēlējos šo te luksusa adventas kalendāru. Es to neesmu vispār attaisījusi vaļā, tāpēc attaisīsim. Nu, tagad tā ir jau 6. kastīte. Tad sāksim ar 6. vienkārši. Iekšā ir Atšāna palete. Ļoti skaisti toņi. Tad no Pixie advents kalendāra es varēšu attaisīt 2 lodziņus, jo šis ir 12 dienu advents kalendārs. Un tā kā ir 6. datums, tad man sanāk, ka es varu attaisīt 2. Un 2. lodziņā iekšā ir Glow Tonic Cleansing Gel. Tā ir attīroša sejas želeņa, es tā pieņemu. 3. lodziņā iekšā ir viņu vaigu sārtums, bet tādā mini, jeb travel size versijā, ko var paņemt ārpu līdzi ceļojumos. Paskatieties, cik mīlīgi. Un tad savukārt lielajā Douglas advents kalendāra 6. lodziņā, jo neradīsim 6. mums iekšā ir... Ok, tas ir laikam tāds aromāts. Tas ir no zīmola MC
M. Smaržo ļoti svaigi. Es pateiktu tā pavasarīgi. Un turpinam ar Nutego adventas kalendāru. Vēl viens viņu riekstu krēms. Un sapcītās, kurš garšo pa dienu ar kokosriekstiem garšoja tik labi. Jūs jau zināt, ka man garšo viss ir kokosriekstiem, un šis ir ar lazdu riekstiem. Trešajā lodziņā ir ar datelēm, vai tas ir dateļu sīrups. Ceturtajā lodziņā savukārt ir, šis man ļoti garšo, šis ir zemesrieksts sviests ar tiem mazajiem gabaliņiem. Sastajā lodziņā savukārt, ir atkal kaut kas ar kokosriekstiem. Tas ir proteīna batoniņš ar kokosriekstiem un makadāmijas riekstiem. Super! Un tad pirms es ķeros klāt tējai un puzlei. Tāvi, tu esi gatavs skatīties, kas ar tavos lodziņos, jo dāvs nav. Varbūt kaut kas beidzot būs, jā. Jā, jo dāvs arī nav attaisīts vaļā iepriekšējās cenāk 3 dienas, jā? Jā, tad redzēsim, vai viņš beidzot varēs kaut ko sākt skrūvēt. Redz, nopietni izmēra kastīti. Jej! Trešā. Varbūt kaut kas vairāk būs nekā iesākumā, ne? Varbūt tur beidzot būs, es nezinu, mašīnas kaut kā. Pati mašīna. Tas jau ir ar kaut ko saistīts, jā. Wow! Liela izmērā, ne? Labais. Labi, Protams, viņai trūkst vēl ļoti daudz detaļas. Tas jau tas fun part. Tā ir. Uzlīmes. Laikam, jā. Ok. Mums jālas instrukcija. Tā, numur 5. Nā, redz, es to teicu. Skrūvgriezītis. Darbarīgs. Bet, tik smieklīgi, kā viņi ir uztaisījuši šo par adventas kalendāru. Skrūvis arī skaidrs. Tas būs, es saku, tev būs riteņi, ko tu saki. Durvis. Mums mans labākais minējums. Tas ir durvis. Ej, tu Es saku, man ir laimīgā roka šajā nedēļas. Šajā nedēļā, pēc sakot. Tā, man būs jāskatās, kā salikt. Tā, bet tu varēsi varbūt jau pieskrūvēt, ne? Jā, man var skrūvi. Un 6. dienā mums iekšā ir super berries, tāds pieejam kaut kas ar ogām. Čiņ, par vlogmas dienu numur 2. Diezgan paskāva. Ogu taisa nav mans mīļākās. Man liekas, ka tur varētu būt tā kā mežrozītes, ņemot vērā to, cik tādu skābena garša ir. Man garšo šīs tējas ar medu kopā, tā kā to es pavisam noteikti pievienošu. Bet vēl pastīšos, kam te vēl ir jābūt iekšā. Nē, tomēr tās nebūs mežrozītes, te ir hibiskus, roibus un arī piparmētra un arī zemeņu smarža. To vismaz es saprotu pēc manām vācu valodas zināšanām, jo šis ir no Amazon D. Bet, pieliksim medu un gan jau, ka būs labi. Pirms es ķeros klāt puzlē, man taču ir jāpaziņo pagājušā vlogmas video komentāru uzvarētājs. Tad manā video bija arī iekļauts tāds mini mazais konkursiņš, un tad uzvarētājs būs, lūk, šeit redzams. Es vēl neesmu izlozējis, jo video vēl nav publicēts. Es esmu bišķiņ aizkavēsies un bija tehniskas problēmas ar vienu no montēšanas programmām, bet es to rīt publicēšu un tad attiecīgi izvēlēšos vienu no komentāriem. Un ziniet, man šķiet, ka arī 2. video es varētu jūs nedaudz pautināt un arī pateikt mīļu paldies par to, ka jūs sakojat līdz, ka jūs skatāties mans video un uztaisīt lojālākā YouTube kanāla skatītāju konkursu. Tāds jau ir bijis, un tas nozīmē to, ka tev vajadzēs 24 stundu laikā kopš šī video publicēšanas brīža doties uz maniem Instagram storijiem, uzrakstīt atslēgas vārdu, ja šoreiz tā būs atslēgas frāze, nekur nav tik labi kā mājās, ņemot vērā, ka šis vlogs ir vairāk vai mazāk taps pa mājām, un ņemot vērā viss pārējos arī apstākļus, un es jums parādīšu arī, ko jūs varēsiet laimēt, ja jūs paspēsiet šajā lodziņā ierakstīt šo frāzi. Lūk, attiecīgi tu varēsi laimēt šo te C vitamīna sērumu, šādu te matu suku, tad vēl arī NYX Professional Makeup lūpu spīdumiņu lūpu. Tātad Ziemassvētku svecīti no Yankee Candle un arī ar labām lietām ir jādalās, lūk, šo te Nutego lazdu riekstu krēmu. Tā kā doties maniem Instagram storijiem, atceries, nekur nav tik labi kā mājās, bet tagad liekam puzlu. Tās puzles ir tik mājīgas, paskatieties to mazo putniņu uz tām slidām.
So cute. Un tad tagad savukārt es gribu izmēģināt vēl vienu recepti, vēl vienu lietu, ko es nekad neesmu taisījusi, un tie ir smilšu cepumi ar džemu. Saucās tā kā linzer cepumiņas, redzēju arī TikTokā, bet nu es salikšu no vairākām receptēm tā kā savu versiju, bet nu jā, izskatās tādu lūk šādu te. Ok, tagad jūs arī redzat un ķersimies klāt mīklē, jo te vēl ir jānostāv ledskapī, jādzisējās uz kādu pusstundu, viņi tā kā aiziet. Sākšu ar miltiem, pievienošu cukuru un arī sviestu. Tad vēl vanilīnu, maz drusciņu, citronu mīziņas un vienu olu. Tagad visu samaisīšu. Un tad redz, kur mums ir arī mīkla, kuras jau tagad esmu pusstundu atdzisējusi ledskapī, tā kā tagad jāķerās klāt ir izveltnēšanai, tas ir pareizais vārds, es nezinu. Pagaidām uztaisīju tikai pusmīklas, lai saprastu, cik daudz kas sanāks. Redz, kur ir mans formiņas, man būs galvenā šīta apaļā vai arī šīta viļņotā, un tad vidiņus es izspiedīšu ar šīm mazajām, kuras šodien atradu depā. Protams, man tieši izlādējās kamera, bet es izspiedu visu formiņus un cepumus. Es tagad iekšā saldētavā, jo es lasīju, ka tad, ja ielaistos saldētavā, tad kā tie cepjoties, kamēr tie cepās, tie nezaudē formu. Es nezinu, jo parasti mēs piparkūkas lietas cepties, viņas baigi formu nezaudē. Tā kā, tad jau redzēs. 5 minutes later. Visa māja smaržo vienkārši debešķīgi labi. Sorry. Par formu runāt, šie ir tie, kas bija saldētavā, un šie ir tie, kurus es izspiedu tagad no jauna, jo, pārliekot sabojājās nedaudz tās maliņas. Un es teiktu, ka atšķirība, tā kā, principā nav nekāda, tā kā nav vārds likt saldētavā, un tagad es pagaidīšu, kamēr atdzisīs un sapildīšu ievārījumu. Protams, ka es likšu pašas vārīto aviņu ievārījumu. Un visvienkāršāk būtu izmantot sietiņu, bet man nav, tāpēc es izmantošu šo te tējas sietiņu. Tas laikam arī skaitās kā sietiņš. Izskatās man šeit vienkārši perfekti. Tēvs jau pagaršo versiju pēc ievāriem. Viņš teica, ka bija, viņš teica, ka bija šī pietrūka saldums, jā, cukurs. Bet kā tev garšo ar ievārījumu? Man šeit tā retā lieta ir labāk. Nopietni? Jo parasti smilšu mīklē tā kā neko nevajag likt klāt, viņi parasti ir jau ļoti labi, tā kā, čin. Tā kā tāda mini kūciņa. Jā, es saku tā kā pankūks garšo. Kā pankūks. Man parasti neizodās arī ļoti saldi ievāriem, tāpēc tas kontrasts ar pūdercukuru un to pišķīt skābi no aviņu ievāriem ir baigi labais, un sevišķi smilšu mīklu, tā kā es dievinu smilšu mīklu. Es domāju, ka uz Ziemassvētku laiku vienkārši izcēl. Auriņai vēl joprojām nepatīk Hagrids suns. Mēs tagad turpinām skatīties otro Harry Potters filmu. Auriņ! Tev gulēt jāiet, man liekas, ir drīzāk, mums jāskatās televizors. Vajadzēja izmēģināt vairākas receptes. Tagad pulkstenis ir nedaudz pāri 12. Un es domāju, ka es šajā mirklī noslēgšu šo te vlogu. Atgādināšu arī par to, ka tev ir iespēja man uzsaukt kafiju, doties uz Paimijā kafiju mājaslapu un atbalstīt mani YouTube kanālu, atbalstīt šo te vlogmas sēriju. Es ļoti ceru, ka tev tā patīk. Tā bija varbūt bišķiņ tāda savādāka, mierīgāka, bet mājīga. Katrā ziņā es ceru, ka varbūt kaut kādā veidā pamudināja arī tev kaut ko jaunu pamēģināt, radīt to svārku sajūtu mājās, jo tie cepumi vienkārši 10 no 10. Es domās, wow, Miku! Ok, Mikijs uzlūdz augšā uz toaletes skapīši. Čau, Tarzan! Ko tu tur dari? Miki! Es nezinu, ko viņš tur ir izdomājis, bet tu tiks lejā? Tu ko dari, draudz? Protams, vienkārši kaķelietas. Viņš ierauga kaut kādas pudelītes, kuras viņš varētu nomest lejā, un viņš to darīs. Mikuci, nāc, kāps lejā. Ai, dusmīgs! Labi, nekāp lejā.
Ok, un uz šīs nots es pabeigšu šo te vlogu, lai tev burvīgi atlikusī diena un tiekamies 3. vlogmas video. Tā!